Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Raitis Ozols no Rīgas. Programmētājs, matemātiķis, žonglieris vienā personā. Nāc lūdzu tuvāk. Tuvāk. Olas, jēlas. Jēlas, jā, tiešām jēlas. Neticu. Varam pārbaudīt. Es viņas atliku malā speciāli, tās 3. Varam pārbaudīt. Kādā veidā? Varam iegriezt, un ja viņas slikti griežās, tad iekšā ir kaut ko šķidrs. Varam arī sasist, jā. Pamēģinam iegriezt. Skaidrs, Raiti, paldies. Jā. Jēlas, olas. Vai ne? Tas vien, ka tev tāda reakcija... Labi, aiziet. Lūdzu, lupatu. Reku, man žaketē varbūt tās ir. Arē, visi kārtībā, Raitim ir salvetīta. Rait, nāc tuvāk. Es tikai tā, es tevi izaicināju, bet es gribēju zināt, ir vai nav. Tātad, cik sen? Būtībā 6 gadus es apmēram žonglēju. Nē, ar jēlām olām.
Ar jālām olām daudz mazāk. Nu, būtībā es esmu ampelējies ar jālām olām jau pirms kādiem 3 gadiem. Tā, eksperimentējis, jā. Kāda īpaša tehnika ir žonglēt ar pakarumo, jo es te arī māku žonglēt, un es zinu, ka ar pakarumo ir grūti. Varbūt tās tu man var kaut ko ieteikt? Nu, man ir tā, ka pirmkārt es viņu mācos pareizi paņemt, jo es viņu varu, ja es viņu nepareizi paņemšu, man nekas vairs nesnāks. Un ja es viņu paņemu pareizi, man viņš ir arī pareizi jāpamet, jo ja es viņu ne tā pametīšu, viņš gaisā sāks griezties ne tā. Un tas tiešām diezgan grūti. Bet mājās man tomēr sanāk labāk. Mājās es arī trenējos, cenšos ar uz vienas kājas nostāties un vēl žonglēt ar pakaramiem, bet skatuves, protams, ir grūtāk. Un kas ir tas ekstrēmākais, ar ko tu esi žonglējis? Viena no tādām lietām varētu būt 3 degošas lāpas. Man bija vienkārši tāda iespējas, bija kādu laiku apkaļ Liepājā, un tur cilvēki bija uztaisījuši lāpas, un viņas aizdzināja, un es pažonglēju. Bet es domāju, ka arī citi Latvijā žonglē ar degošām lāpām, tas ir tā. Ar cirvi? Jā, patiesībā jā, pilnīgi pareizi. Es esmu arī žonglējis ar 2 bumbiņām un cirvi. Tas ir reāli, pie tam ar cirvi pat ir vieglāk nekā ar pakaramu, jo cirvis ir stabilāks. Tu varētu pamēģināt vēl ar motorzāģiem, neizdomājies? Ar izslēgtiem motorzāģiem es domāju, ka es varētu pamēģināt, bet arī... Tas jau vairs... Es domāju, ka ja tu tiksi tālāk un ja tu tiksi pusfinālā, tad es ceru tevi te redzēt ar 3 kārtīgiem motorzāģiem, rūcošiem. Kā ir, Agri? Tev jau tie meža darbi patīk, tu māki ar zāģi darboties vai māki ar zāģi žonglēt, viedoklis tavs? Nē, es nemāku žonglēt, bet, koks es gāžu, ja vajag. Ļoti simpātisks priekšnesums. Vienīgais, ka es komentēšu šādi, ka man kaut kā galīgi negāja kopā šī teiksim, bojevika mūzika ar šo te pašu priekšnesumu, ar kostīmu un kaut kā es nezinu. No kuriem tad mūzika? Tā, es sapratu to, ka tās kļūdas, kas bija diezgan daudz, pirms tam bija vajadzīgas priekš tam, lai beigās es uztrauktos arī par tām olām. Jo Matrix jau, mūzika no Matrixa. Ja nebūtu tās kļūdas pirms tam bijuši, tad man droši vien būtu mierīga sirds arī par tām olām, bet pat cik tās kļūdas bija daudz, tad jūs man sapratāt. Jā, es domāju, ka tanī kā tas ir, tanī savu prieku pēc, tas viss ir baigi skaisti. Jā. Super. Paldies. Jāna? Jā, paldies par priekšnesumu. Par pašu priekšnesumu runājot, tad, kad uznāca uz skatuves, bija principā redzams, ka tur ir pakaramais un tā tālāk. Mans ieteikums būtu neatklāt visas kārtas uzreiz un atstāja bišķītiņu vairāk intrigas. Jo man bija skaidrs, tu atnāc, ja reiz ir pakaramais, tātad tu ar viņu arī žonglēs. Un tu ļoti pats uzskatāmi parādīji tās vietas un tos brīžus, kad tu kļūdījies. Tev varēja sejā to visu nolasīt, bet tas ir kaut kāds laikam pieredzes jautājums. Iedomājies, viņš pusfinālā žonglēs ar motorzāģiem. Viņam motorzāģis nokrīt, vai ne? Izdara skatuvi un stāv raitis un smaida un saka, alē! Tieši tā. Viss ir izdevies. Bet es uzskatu, ka mums Latvijā ir ļoti maz zinātnieku žonglētāju, ja? Tāpēc man prieks, ka tu ar to nodarbojies, un tev arī sanāk. Tu zini kādu, kurš pasaulē žonglē tikai ar pakaramajiem? Nē, tādu es nezinu. Es būtībā nekad neesmu nevienu redzējis arī, ka žonglēt ar pakaramiem. Nekur, nevienā video, nekur. Tā kā tas ir, Latvijā tas noteikti varētu būt jaunums, es domāju. Pasaulē es nekur neesmu redzējis tādu. Kā tu to izdomāji? Būtībā es precīzi neatceros, bet pirms vairākiem gadiem es vienkārši kaut kā ampelējos, muļķojos. Varētu būt tā, ka es gribēju kaut ko uzžonglēt, bet man bija vienkārši pieejams pakaramais. Visticamāk, kaut kā tā bija, un es vienkārši sāku eksperimentēt. Būtībā es pat izdomāju vēl trikus, ka pakaramo var uzlikt uz pirksta un iegriezt uz vienu pirksta, un ar otru roku var žonglēt arī vēl tā var. To es gan neesmu gatavojis tagad, bet Tas sanāk. Būtībā, Jāni, tavs viedoklis. Jā, Raiti, kādas firmas olas tev ir? Man liekas, ka Baltikovā es šodien tieši aizgāju Maksimu un nopirku. Es biju pats pārsteidz par to, cik grūti man viņi bija. Bija atlaidi, jā. Jā, tas par... Tas labi, tad ar lētajām olām tad, jā?
tu. Tu gribēji, lai mājas olas viņš te nāk un šķaida, vai ne? Jā. Es saku, un man vienkārši, vai tās zvaigznītes tev piespraustās, tas ir vienkārši dekoram, vai tas arī kaut ko nozīmē? Būtībā tas ir ļoti labs jautājums. Es teiktu, ka tas nozīmē 3 lietas vienlaicīgi. Pirmkārt, mēs zinām, ka vakar bija referendums, Latvija, brīvības piemineklis, viņam ir 3 zvaigznes, kuras arī tā novietotas pirmais. Otrais, zelta talanti ir, un viņiem ir emblēma, kur arī parādās zvaigznes. Arī tur ir 3, es nekļūdos. Tas ir otrais. Treškārt, es ar šīm zvaigznēm centos žūrijai kaut kā palīdzēt. Lai vieglāk ir vienkārši tā. Saprotiet, tas ir viss. Tā jau man arī kaut kā likās. Skaidrs. Jā, es domāju, ka tev 3 lietas zaļas skapītī stāv, bet tā nav. Agri. 10 sekundes zvaigznei. Raiti, tu esi baigi foršs džeks, un man prieks par to, ko tu dari, bet laikam... Tad spied? Nē, par to... šis ir talants šovs, un man jābūt korektam. Es gan būtu baigi gribējis ar tiem motorzāģiem redzēt. Tas, iedomājies, tik forši var būt asiņaini visi. Bet vēl jau Jāna un Jānis taču. Tur tāda action, kaut kas... Vēl pēc tam Jā, labi. Jāna, lūdzu, tavas 10 sekundes. Ja ir Gradzena pavēlnieks, kāpēc, lai nebūtu pakaramo valdnieks? Paldies, Jāna! Jāni, un tavas 10 sekundes zvaigznei. Es tieši tā arī domāju, ka 3 zvaigznes šis priekšnesums nebija pelnījis, bet 2 gan. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi.